Un kā jūs saprotat, normāls inovators nekad nav uzvalkā, viņam jābūt tādam viegli nevērīgi ģērbušamies, tā lai skaidrs, ka viņš ir īpaši radoša personība. Paldies, lai tev veicas, Miku. Paldies, Valdi, par pieteikumu. Sveiki visiem, mani sauc Miks Opelts, un paldies Sebam par ielūgumu šodien padalīties ar mūsu stāstu. Un man palūdza tā ļoti konkrēti, īsi un tieši izstāstīt, kā mēs būvējam inovācijas, testējam šeit Latvijā un, kas svarīgi, pārdodam ārzemēs. Un kā mēs, tas ir mūsējais stāsts, un tāpēc es ceru, ka kaut kas no tā būs arī vērtīgs jums. Ārzemēs mēs esam zināmi kā Giraffe 360, Latvijā ir Skats.lv. Cik daudz no jums zina, kas mēs esam? Ko mēs darām? Paldies. Forši. Nav tā, ka mēs skalīgi noslēpšies pilnīgi pagrabā. Mums ir divas daļas biznesam. Mums ir viena, mēs būvējam vizualizācijas, kas ir virtuālās pastaigas, ar droniem fotografējam no gaisa, un tad ar 3D modelēšanu modelējam vides, un mēs arī sabūvējuši pirmās virtuālās tūru platformas, piemēram, Latvija360.com. Un tad otra daļa ir iespaidīgas prezentācijas, kad mēs tās vizualizācijas pārveidojam uz iespaidīgām prezentāciju ierīcēm. Mēs būvējam liels touchscreens, šī gadījumā 55 caulīgas, 80 caulīgas, kas ļauj mūsu klientiem parādīt savus biznesus, izstāstīt viņus, izstāstīt savus produktus. Un tad, ja touchscreen ir pamaz, mēs veidojam virtuālās realitātes aplikācijas. Tas ir tas mūsu darba lauks, un klienti mums ir visā Eiropā. Fiziskie ofisi mums ir Londonā un Tbilisī un Rīgā, bet mēs cenšamies strādāt ar klientiem vienalga, kur viņi atrodas, vai viņi ir Ņujorkā, vai viņi ir Zviedrijā, Stokholmā vai Minhenē, lai viņi nejūt to mūsu kaut kādu nebūšanu uz vietas, bet tās fiziskās vietas, kur mums ir cilvēki un ofisi, tādā pilnā laikā ir Londona, Lielbritānija un Tbilisī, Gruzijā. Un tas mūsu klientu loks ir pamatā viesnīcas, 5 zvaigžņu, vai lielie nekustamā īpašuma attīstītāji, vai jebkura cita kompānija, kurai ir vajadzīga vietas vai iespaidīga prezentācija. Tur sākot no Hilton Londonā, beidzot ar National Gallery of London vai SEB bankas nekustamā īpašuma portfels, kurā mēs veidojam vizualizācijas un daudz citi. Bet šitā mēs sākām 2010. gadā ar draugiem augstskolā. Mēs izdomājām, kad ir jātaisa virtuālās tūras un mums jāuztais labāko virtuālo tūru kompānijā pasaulē. Ambiciozi. Un tas definīcija, ka mums ir inovatīvs produkts, viņš ir nišas risinājums, kuram patiesībā nav pieprasījums tirgu. Viņš jau nozīmē, ka mums Latvijā ir varbūt tikai kaut kāda bāzes vieta, kur atspērties, kur būt, kur darboties, ka mūsu, ja mēs gribam uztaisīt to kā biznesu, nevis tikai studentu projektiņu, kurā mēs spēlējamies ar dažādām tehnoloģijām, tad mums ir jātiek ārzemēs. Un tās ārzemes pirmkārt ir ļoti interesants, jo tie tirgi ir šausmīgi dažādi, lai gan Eiropa liekas viena, bet mums jau kā praktiskiem latviešiem, mums šodien patīk būvēt, ne? Mums liekas, kuram liekas, ka mēs uztaisīsim labāko produktu, līdz to mēs tiksim lielajos Eiropas tirgos. Tikai dažiem. Man vienmēr likās, ka tev vienkārši jāuztais labākais produkts, un tad viss pārējais aizies. Bet tie tirgi ļoti dažādi, jo, teiksim, Austrum Eiropā, viņā viss balstās uz mīlestību, uz attiecībām, uz pusdienām ar cilvēkiem, uz rekomendācijām. Un tas bizness veidojās tiešā veidā tikai tiekoties ar cilvēkiem, veidojot attiecības. Tad savukārtais Eiropas ziemeļos, tur svarīgais laiks, process, pārbaudīt mūsu kvalitāti. Teiksim, līguma noslēgšana Zviedrijā produktam ir kaut kāda kā minimums 6 līdz 18 mēneši, kas priekš mums droši vien ir ļoti daudz. Savukārt tajā Eiropas centrā tur viss ir pakārtots procesam. Process ir galvenais. Produkts, ok, bet pierādījums, kā tu to izdari, pierādījums, kas ir tā komanda, kādā veidā viņi strādā, drošība par rezultātu. Un tad tālāk tur jau sākas karaļvalstis, kurās, ja tu nerunā žemapelmikus, kurā tur vienkārši nav, tur ir karaļvalsts, un tad ir pāris fiestas valstis, un tad vēl ir tā lielā bābele
Fiestā ir ballīte, un tur pēc mūsu biznesa izpratnes sakara maza, un Bābelē savukārt tie ir viss, un tas varbūt ir iemesls, kāpēc mums tur ir vieglāk atrasties. Bet es tajās savās pāris minūtēs galvenais, ko es gribēju pateikt, ir, kad Latvija, manuprāt, ir labākā vieta Eiropā, kur startēt ar inovatīviem produktiem. Tāpēc, ka Latvija ir tāds skriešanas tirgus, jo Latvijā pirmkārt ir business produktu paradīze. Jo Latvija ir vienīgā vieta Eiropā, kur es varu piezvanīt jebkuram cilvēkam no jums un pateikt, sveiki, zvanu Mikus, mēs varam iedzert kafiju rītā? Un 50% no jums pateiks, ok, Londonā to nevar izdarīt, tev vajadzīga rekomendācija, Krievijā to nevar izdarīt, tev ir vajadzīgs rekomendācija, Zviedrijā to nevar izdarīt, tev ir jābūt zviedram, un tā tālāk un tā joprojām. Latvijā mēs varam piezvanīt jebkuram, un jebkurš no jums veltīs stundu sarunai, kas ir nenormāls iegūms, nenormāls tāds veiksmē, kas mums padara procesu daudz ātrāk. Tas ir pirmais punkts. Otrs, mēs patiesībā diezgan ātri pieņemam lēmumus, jo tajā centrāla Eiropā un tajā Ziemeļa Eiropā mums patīk izsvērt, izplānot, izanalizēt, bet mēs tajā mūsu ikdienas biznesa mentalitātē, mēs esam tādi vēl, mums gribās palaist kaut ko iekšā. Un trešais punkts ir, mēs esam atvērti idejām, jo tur, kur ir jau stabilās ekonomikas, lielās valstis, varbūt izņemot Londonu, kas ir tāds liels izņēmums, viss ir droši, viss jau jūtās labi. Un katra jauna lieta, katra inovācija prasa ļoti mērķtiecīgu un tādu sarežģītu pušu, bet Latvijā mums visiem patīk, vai uztaisam. Tā ir, ne? Un tas padara inovatīvu produktu testēšanu, pārbaudīšanu, klientu keisu veidošanu daudz vieglāk nekā tas ir Minhenē vai Stokholmā. Un vienīgā problēma, kas mums ir Latvijā, mums nerūp process. Jo tikko mēs ar saviem produktiem aizbraucam uz ārzemēm, mums tas nav vajag tikai šis ir tas, ko es daru, un lūdzu pērciet no manis. Klientam ir ļoti svarīgs process un procesa kvalitāte, drošība, pieredze. Tas ir tas, ko mēs Latvijā īsti nenovērtējam. Mēs nestrādājam, mēs nav prasības pēc procesa kvalitātes, ja mēs salīdzinām ar citām Eiropas valstīm. Jo, lai ārzemēs mēs būtu, tāpēc Latvijā mēs varam tik daudz, varam ātri iesākt mazas kompānijas ar pāris cilvēkiem, tikko mēs gribam inovatīvus risinājumus. Tas nekas, ka mēs to varam tehniski izpildīt, gribam viņus tirgot visai Eiropai, mums vajadzīga komanda, struktūra, sistēma un visas tās citas izrietošās lietas. Un tad ir viens tāds princips, man liekas, kas padara Latviju par lielisku starta tirgu inovatīviem produktiem uz ārzemēm, ir tas, ka mums tāds labs roku mazgā princips veidojās. Jo jebkurš ārzemju klients grib redzēt, ka tu esi spēcīgs savā valstī, ka tev ir liels portfolio. Mums, teiksim, ir 400 klienti Latvijā. Un es varu aizbraukt, varu pateikt, ka 400 kompānijas Latvijā maksā par mūsu risinājumiem. Un tas ir viņam ok, jūs tā kā savā... Un reku, Latvijas valsts prezidents ir mūsu klients. Ne? Mēs viņam veidojām pils virtuālo tūru. Ne? Ok, tā kā jūsu klients ir prezidents valstī. Bet savukārt latviešiem, kas ir svarīgi, mums ir svarīgi, ka tu esi ārzemē. Un savukārt tā kā viss atkal nāk atpakaļ, jo mēs ļoti novērtējam, ja tie produkti un tie risinājumi viņi nav tikai taisīti lokāliem tirgumam, ka viņi ir veidoti, lai apkalpot klientus Londonā, Maskavā vai Stokholmā. Un jo mēs gribam to ārzemju garšu, bet savukārt tas ārzemju biznesa grib redzēt, ka tas, no kurienes tu nāc, ka tu tur esi spēcīgs. Un vienīgais mīnus, lai mēs veidotu to, pēc cik mēs esam mazs tirgus, lai mēs veidotu tādu savu spēcīgu to bāzi un apjomu un spētu nodrošināt to savu biznesu uzturēšanu, mums ir jāstrādā visos segmentos, jo Latvijā mums nav tās nišas tik lielas un tiem inovatīviem produktiem nav tik liels noiets. Tāpēc tas, ko mēs atradām, lai mums būtu, kā mūsu spēcīgais mājas tirgus Latvija, mēs atradām veidu, kā mēs varam apkalpot Bauskas viesnamu, Cēsu pili un Rīgas domi.
vai lielās korporācijas skandāli, kas ir šeit Rīgā. Spēt to savu unikālo risinājumu izstiet pa tiem dažādiem tirgus segmentiem, lai nodrošinātu apjomu, kas ir izaicinoši, bet kas ir izdarāms. Tā kā tā iemesls, kāpēc, manuprāt, Latvija ir lieliska inovatīvu biznesu vide, ir tāpēc, ka mēs skrienot šeit varam sasniegt daudz, cilvēki ir gatavi mūs uzklausīt, mums ir relatīvi ātrs tirgus. Kad tas, ko mēs šeit pieprasām vietējā tirgu, mēs gribam dzirdēt ārzemju garšu, līdz ar to mums ir prasības pēc tā, lai tas piedāvājums ir starptautisks, un mums ir vienkārši, lai tas bizness darbotos, jāspēj viņu izstopt pa pietiekam plašu segmentu. Tā kā šī ir tā recepte, kas mums ļauj teikt, ka mums ir lielisks, spēcīgs māju tirgus, un kas mums ļauj aizbraukt uz Londonu vai Minhenu vai Tbilisi un atvērt tur ofisu un tur jau domāt par biznesu citās kategorijās. Tā kā paldies, tas ir viss, ko es vēlēs pateikt. Paldies, Miku. Šeit vēl viena jauka īpašība. Var redzēt, ka Mikus ir neskaitāmiem ārzemju ļaudīm stāstījis, kas ir viņa bizness. Jo pastāstīt 8 minūtēs, tā, lai cilvēkam liekas, ka bija vērts klausīties, ja, tā ir liela māksla. Miku, es saprotu, ka tu ar šīm lietām nodarbojies no cik gadu vecuma? 20. Kādām īpašībām jābūt cilvēkam, lai viņam nebūtu miera? Būsim reāli, tik daudz biznesa brīnišķīgi strādā, viss notiek gadiem jau. Pārbaudītas procedūras, procesi, viss ir kārtībā. Ko var ņemties? Labs jautājums. Nav tāda viennozīmīga atbilde. Kāpēc mēs darām to, ko mēs darām? Mēs kaut kā, ja dara, tad dara. Un ja mēs kaut ko gribam būvēt un veidot biznesu naudu, tad uztaisim tā, lai mēs viņu varam dabūt Ņujorkā. Un lai mēs tur varam strādāt ar klientiem. Es vienkārši domāju, ka pietiek tā kā to bez ambīciju un tādu. Bet tev jābūt iedomīgam, principā, ja? Tev Nē, es domāju, ka vienkārši ir iedomība, tam nav nekāda sakara. Es domāju, ka vienkārši ir jāgrib censties izdarīt to savu darbu vislabāk. Nevis vienkārši izdarīt, bet būt labākam par tiem citiem lielo zemi konkurentiem. Bet pirmkārt jau tev ir sajūta, ka tu vispār esi spējīgs būt labāks par kādu citu. Tad jau rezultāts parādīs. Labi. Ir kāds jautājums no zāles droši, lūdzu? Nobiedni? Labi. Aplausi. Miks Opelts.